Mums visiem cilvēkiem, kas piedalās šajā video, vai no šīs puses, vai no jūsu puses, visiem, kas ir cilvēki, nevis rotaļlietas vai bioroboti. Mēs visi kaut kādā brīdī sastopamies ar tādu fenomenu, ka es kaut ko gribu darīt, es zinu, ka man to vajag, bet es to nedaru. Un tas liekas tik šausmīgi, nesaprotami, bet viss ir loģiski izprotams. Tavs loģiskais prāts ir izdomājis, ka tev to vajadzētu, bet zemapziņā tev sēž bailes. Un, lai tiktu klāt visām zemapziņas programmām, kā jau es esmu minējis, tas ir diezgan, ir kārtīgi jārok. Ir jārok, var arī hipnozē, bet kārtīgi jārok, jo katram jau ir nedaudz savas programmas, bet mūs visus vieno bailes no nāves. Un par nāvi gribu pateikt tā, uz to ir jāskatās plašākā griezumā, jo nāve ir transformācija. Kā nāve ir transformācija. Tā nav tikai fiziskā nāve. Tā ir jebkura procesa noslēgšanās un jauna procesa sākums. Piemēram, kad bērns piedzimst iznākot no mātes, arī tā ir sava veida nāve, jo tā ir transformācija. Beidzas tas mazais slapjais kunkulis slapjumā, kas ir un tumsā uzaudzis, viņš pēkšņi iznāk dzīvē. Un viņam tajā dzimšanas brīdī liekas, ka viņš mirst, jo viņš dara kaut ko tādu, ko viņš nekad nav pieredzējis. Un tā ir ar visām lietām, kad bērns sāk iet skolā, ir izbeidzies bezrūpīgais bērna periods, viņš pēkšņi kļūst skolnieks. Vai meitenē, kad sākas mēneša reizes, viņa kļūst par sievieti. Un tā ir visos mūsu posmos, un mūsu prāts un mūsu zemapziņa baidās no tās pārmaiņas, jo mūsu prāts ir tā iešūts mūsos, ka viss nepazīstamais būs bīstams, jo labāk ir tas pazīstamais sliktais nekā nepazīstamais, jo nepazīstamais mēs nezinām, kā būs. Tādēļ mūs visus apvieno šīs bailes no nepazīstamā, un tas ir tas mūsu bremzējošais. Kāpēc es nesāku projektu, kāpēc es kaut ko nedaru? Jo man ir bail, ka tas arī izdosies. Un, kad tas izdosies, tad mainīsies visa mana vide, es mainīšos, un visi cilvēki man apkārt mainīsies, jo viņi redzēs, ka tu esi mainījies. Varbūt tev nāksies pat mainīt visu savu apkārtni. Bīstami, bailīgi, jā, bet uz priekšu, jauka diena!